visiem! Esam atpakaļ otrdienā. Mums pēdējās 2 nedēļas, lai gan sanāca otrdienas izlaist. Pēdējo reizi tikāmies pagājušo piekdienu, bet mēs esam atpakaļ otrdienu grafikā. Un šodien mums būs ļoti interesants viesis. Būs Sniedze Sainz. Sniedze, es redzu, ka ienāca. Tu mēģini. Un forši savienoties. Es tevi akceptēju vairākas reizes. Es ceru, ka... Tas esi. Jā, ļoti raiti šorīt sanāca. Mums pagājuši piekdien ar Ediju Spāri bija ļoti tehniski izaicinošs laiks, bet ļoti forši. Es vēl nepaspēju neko vēl iesildīt sarunu, jo parasti man sanāk bišķi jau pastāstīt, kamēr vēl tā tehniskā puse. Tātad šodien pie mums ciemos ir Sniedze. Būs ļoti interesanta saruna, jo Sniedze, cik es zinu, tu nodarbojies ar sistemātiskajiem sakārtojumiem, kuros jūs izmantojat arī zirgus. Tev ir kāda saistība ar Franciju, kas sievietēm, man liekas, parasti uzreiz saistās ar romantiku un viena no tādām top sapņu destinations, kur aizbraukt. Un vispār arī taisa pasākums ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Un, kā jau es teicu, es varbūt ļoti daudz vairāk neko nestāstīšu, bet uzreiz tad arī došu vārdu tev. Pastāstīt, kāds bija tavs ceļš līdz tam, ko tu dari šobrīd, un kas ir tas, kas ir tavas šī brīža aktualitātes, ko tu piedāvā. Un tad jau man ir citi jautājumi, ko es tagad uzdāt, bet droši vien, ka vajag bišķiņi ielikt kontekstu mūsu sarunai. Tu kaut kur nedaudz uzkārās, skatos, ka tu nāc atpakaļ, es mēģinu tev pievienot vēlreiz. Es tevi apstiprināju, manās nerādās. Ceru, ka sanāks. Es tevi arī redzu, sarakstiņā es mēģināšu uzaicināt tevi. Tu esi atpakaļ. Jā, tas bija ļoti interesanti, jo man vienkārši atnāca paziņojums, tu esi piedalījies, paldies, un tagad tas ir beidzies. Varbūt kaut kāds timelapse notika un jau stunda pagāja, bet nē. Mums pagājušais īstenībā arī tā bija. Es ceru, ka tālāk tā nebūs, jo, lai var sarunu forši arī saglabāt. Es gribēju tev lūgt vienkārši pastāstīt, kāds bija tavs ceļš līdz tam, ko tu dari. Tas, kas tagad notika, tas ir arī tāds fenomens vispār. Šī iracionālā pasaule mums māca ļauties. Tad atslēda, pieslēda, vienkārši ļaujamies situācijai. Un tas, ko es daru, droši vien es arī mācu vairāk ļauties, sajust dzīvi un atļaut būt sev tāds, kāds es gribu būt un nemocīties iekšēji tādās pretrunās. Kad prāts saka vienu, mana lojalitāte sistēmām, ģimenei, darbam un vēl kaut kam saka kaut ko citu, un es neapzināti mocos vai ciešu un izvēlos darīt, īstenībā ļoti daudz, ko mēs izvēlamies darīt, lai būtu labi citiem un atsakamies kaut ko no sevis. Kā es te nonācu? Tev taisnība, man ir saistība ar Franciju. Es pirms diezgan daudziem gadiem ieprecējos Francijā. Mēs dzīvojam dažādās valstīs. Šobrīd 5 gadi jau ir Francijā, jā. Es varētu rakstīt grāmatu tiešām par to, vai franču vīrieši ir tik romantiski. Iespējams, mums ir ļoti daudz ilūziju. Un vispār mums dzīvē par daudz ko ir ļoti daudz ilūziju. Un sistēmiskie sakārtojumi ir pār reizēm atvadīšanos no ilūzijām, ieraudzīt savu patieso es, atklāt savu patieso ceļu, kur es jūtos labi. Un tātad tas, ko es šobrīd daru, tad šobrīd es esmu supervizora un es strādāju ar sistēmiskiem sakārtojumiem, es strādāju arī ar zirgiem. Un tas viss manā dzīvē ir ienācis pakāpeniski, jo pirms tam diezgan ilgstoši man pamat izglītība ir matemātiķa, un tad es biju finansiste, un tas ir tā mana racionālā bāze, un līdz ar to arī visās šajās pārējās lietās man ir vienmēr ļoti svarīga arī racionālā bāze. Un tad jau tagad, ilgāku laiku es strādāju tikai ar cilvēkiem. Faktiski es esmu aizgājusi prom no sistēmām, kur cilvēki kļūst par skaitli. Jebkurā sistēmā, organizācijā vai kādā lielākā sistēmā ir tāds punkts, kur mēs katrs kļūstam par skaitli.
Ja? Katrs iedzīvotājs kļūst par skaitli, katrs darbinieks kļūst par skaitli. Ja? Tad ģimenes sistēma ir vienīgā, kur mēs nekļūstam par skaitļiem. Bet tur ir risks, ka mūs var aizmirst, ja? vai izstumt, vai mēs jūtamies izstumti. Ja? Tātad es strādāju šobrīd ar cilvēkiem, un tie ir sistēmiskie sakārtojumi, tie ir zirgi, un tie ir retrīti citās valstīs, un, kā es pat pēdējā retrītā Spānijā teicu, es vienkārši dalos ar to, ko mīlu es. Es iemīlējos tiešām šajā metodē, jo priekš manis, kad es viņu pirmoreiz piedzīvoju, un es pirmoreiz tiku nosūtīta, man homeopāti ieteica, jo es viņai saku, klausies, man liekas, ka mans ķermenis kaut ko veido, un viņa saka, aizej. Tāds raudam gabals ir, bet pēc tam ir ļoti viegli. Un faktiski es ieraudzīju, un mani uzrunāja tas, ka tā ir ļoti vizuāla metode. Ja es jūtos, ka man ir problēma, es esmu iestrēdzis, es netieku uz priekšu, un tur prāts šaudās, ja, tad sistēmiskajos sakārtojumos tiešām var vizuāli ieraudzīt, tas ir izlikts. Ļoti bieži saka, ka tā ir tāda maģiska metode. Iespējams, ir tāds viens maģisks elements, tas ir šī lauka gudrība, kur cilvēks, kas tev aizvieto, vai figūriņas, kad strādājam ar figūriņām, vai uz lapām, kad kāpjam, mēs pēkšņi sajūtam sajūtas, kuras nav mūsējās. Un šeit var arī ļoti labi trenēties jūtīgi cilvēki, sākt saprast, kur esmu es un kur es visu laiku dzīvoju, citu jūtās. Tas tāds ļoti uzskatāms instruments. Un tad es vienkārši šajā metodē iemīlējos. Un tad gan Spānijā esmu iemīlējusies. Es esmu iemīlējusies lietās, kas man šķiet vienkāršas, labi uztveramas un jaudīgas. Tu šīs dienas tādu kā apakšvirsrakstu vai pat pirmo virsrakstu tēmā gribēji likt ceļā uz iekšējo brīvību, un tagad tu stāsti par to, ka tu dalies ar tām lietām, kuras tu mīli, un droši vien tad arī kaut kādā tavā ceļā tā iekšējā brīvība ir bijis ļoti svarīgs aspekts. Varbūt īsumā var ieskicēt, kāpēc iekšējā brīvība un ko tas vispār nozīmē tev. Jo es pieņemu, ka arī šeit var būt, mēs dažādi varam uztvert šo jēdzienu, kas ir iekšējā brīvība. Vispār es pieskaršos no tādas sistēmiskās puses, no tiem instrumentiem, ar ko mēs strādājam. Ja? Jo, ja mēs ar prātu tagad visi definētu, kas ir iekšējā brīvība, es domāju, ka mēs uzrakstītu, kam man ir jābūt, lai es justos brīvs. Un šitas sakārtojumos nestrādā, jo tas ir prāts. Un mēs varētu uzlikt sakārtojumu, un tātad man vajag māju, man vajag vīrieti, man vajag vesels bērns, man patīk zirgi, man būs 5 zirgi laukā, ja? Un tad ienāk laukā mans mans aizvietotājs, un viņš, piemēram, pagriezīs muguru mājai, un pagriezīs muguru vīrietim, un pagriezīsies tikai pret zirgiem, ja? Un tā būs realitāte. Un tas ir kā mēs redzam, kur prāta konstrukcija nestrādā tur, kur velk man prāts vai sirds. Ja? Tas piemēram. Un tad iekšējā brīvība faktiski šobrīd, kā es uzskatu, tas ir šobrīd, tā sajūta iet un atļaut sev darīt to, ko es vēlos no sirds. Un tas nenozīmē, ka es kļūstu egoistiska, ja? Tāpēc, ka ļoti bieži, tas mans vadmotīvs vispār ir pauze sev un laiks sev un vakars sev. Jo, protams, kad ir bērni, ir attiecības, ir jāmaksā rēķini un vispārējais ir mūsu dzīvē, ja, materiāls un tāds. Un tā pašā laikā tieši kombinācijā ar to visu atrast to iekšējo brīvību iet un darīt. Jo tā man dzīves pieredze nav varbūt tā pati, varbūt varētu teikt skaista, ja. Un tā man ir īpašais bērns, kas man prasa ļoti daudz laika, un kā es vienmēr saku, visam manam laikam un visam tam, ko es daru, ir ļoti liela cena, ko maksā arī attiecīgi mani bērni un es un manas spējas un viss pārējais, kur, protams, viņi ir iedevuši arī ļoti daudz resursu, ja? Bet tā iekšējā brīvība ir sajūta par to, kad es varu, un ir ļoti svarīgi, ka es drīkstu. Jo tas, ko es redzu sakārtojumos, ļoti, tur ir tā pretruniņa, ļoti gribās, bet nav sajūta, ka drīkst, bailes. Tie, kas visi šķēršļi ir tādi racionāli, tas ir ar prātu uzbūvēts, un ja atver to sirdi, var atrast visādas veidus.
Un tā ir tā iekšējā brīvība, un tā salīdzinoši, cik man vecākā meita ir 22 gadi, un es atceros sevi 22 gados, gāju Rīgā ar skatlogiem, skatījos skatlogā, vai pietiekami smuka, vai žests ir pietiekami pareizs, vai šitā ir labi, un vai tā drīkst, un vispār, un kā, vai ne? Un tad vienkārši noķert to sajūtu, ļaut sev būt tāds, kāds tu esi, bez bailēm, bez iekšējām pretestībām, cīņām. Jā. Un droši vien arī, kad simboliski zirgi manā izpratnē dzīvo iekšējā brīvībā. Lai gan viņi dzīvo stāvlī, bet es domāju, ka viņi dzīvo iekšējā brīvībā. Kāpēc zirgi, jo tā sistemātiskos sakārtojumus tā klasiski liek bez zirgiem? Esmu arī bijusi terapijās, kur tā kā vispār pat figūriņas izmantojot, piemēram, man arī tas strādā, jo es varu pārslēgties, bet, protams, lauks ir lauks, un tie citi cilvēki ir arī citi cilvēki. Kāpēc tavā gadījumā, kāpēc zirgi? Vai kas ir tas kaut kāda pievienotā vērtība vai kaut kāda savādākā pieredze, ko var iegūt tieši ar zirgiem? Un pēc pēdējās nodarbības ar zirgiem vispār es teicu cilvēkiem, puslaikam jātaisa grupa samīļot zirgus vai papējāt zirgus, un tad mēs sakam, ir tā zirgošanās pauze, jo zirgs ir kaut kas tāds diezgan unikāls vispār, no kā mēs esam aizgājuši. Mēs tagad ienāk mākslīgais intelekts, mēs diezgan daudz ejam no tādas dabīgās sirds kustības prom, ja? Caur mākslīgo. Un faktiski Francijā, kur es dzīvoju Normandijā, šis ir apgabals, te ir visvairāk zirgu. Bet katrs apgabals saka, ka viņš ir ar kaut ko pirmais. Viņi saka, ka viņi ir pirmie ar zirgu skaitu. Un zirgi manā dzīvē ir bijuši jau 3 reizes, pirms tam es dzīvē mēģināju tā kā mācīties jāt, un faktiski pēc ļoti smagas muguras operācijas manai meitai īpašajam bērnam mēs pa māju dzīvojām. Un tad es meklēju, ar ko mums nodarboties, un es atradu brīnišķīgu stāli, kur zirgus audzē tiešām tāds, Franciska saka, etnoloģiski, ļoti rūpējoties par zirga labsajūtu un veselību. Jūs tur aiziesiet pie Lorences, pirmajā vietā būs zirgs, nevis jūs kā klients, piemēram. Ja? Un lai zirgiem ir labi, ņemot vērā viņu raksturs vispārējo. Un tur es sāku mācīties, man bija uzstādījums mērķis iemācīties jāt, bet dažādu apstākļu dēļ, vai zirgi ir piemēroti man, ar kuriem iesākt jāt. Es 2 gadus pavadīju uz zemes mācoties sadarbību ar zirgiem. Es atklāju ļoti ārkārtīgi daudz ko interesantu par savu raksturu un joprojām atklāju, un tagad es arī mācos jāt, un faktiski tas ir apbrīnojami iepazīt to, kā reaģē mans ķermenis, ko es neapzināti automātiski daru. Un faktiski zirgi tiek izmantot Francijā ļoti daudz, tiek zirgi izmantot sakārtojumos, arī Anglijā ir sakārtojumi zirgiem, vispār pasaulē viņi ir, un tā stāsts ir tajā, ka zirgs dabā ir upuris, un lai viņš izdzīvotu, viņam ir ārkārtīgi augsta jutība attīstīta. Zirgs jūt, teiksim, suns mūsu ikdienā ir vairāk, zirgs jūt daudz vairāk par suni, daudz tālāk dzird, daudz vairāk sajūt. Un mēs no zirga esam aizgājuši prom pirms 100 gadiem laikam. Tad, kad atnāca pirmās mašīnas, un tā no manis ir muzejs un Versaļas zirgu stālis, tā varētu teikt, un tur ir brīnišķīga izstāde un var redzēt to, kā ienāk traktors sētā un kā cilvēks aiziet no zirga pie traktora. Un mēs šo komunikāciju esam zaudējuši. Un tad arī tāds jociņš ka parasti tā, ka vīrieši runā maz. Tas ir, zinām, pierādīts, mums smadzeņu podotas ir savādāk un piltiņi un viss pārējais. Un es saku, bet, protams, gadsimtiem, gandrīz 2000 gadus, vīrietis ir bijis zirgam blakus ikdienā, darbos, karā, un zirgs jūt cilvēka emocijas, zirgs jūt pārdzīvojums, ko pārdzīvo, bet viņš nerunā. Ja? Un faktiski vīrietis ikdienā ir bijis blakus zirgam, kas nerunā, bet jūt viņu un dziedē viņu un saprot viņu. Un te arī ir tā, ka vīrietis ir pieredzis, ka viņam blakus ir kāds, kas viņu jūt, saprot un nerunā. Ja? Tas tā. Ļoti interesanti, jo ir ļoti daudz pētījumu par to, kā mūsu arī pat ģenētika un visa kopējā sistēma pakārtojās kaut kādām šīm
šim dzīvesveidam un dzīves stilam. Un ļoti iespējams, ka tur arī ir kāda saistība. Un kā sieviete bija mājās ar bērniem, un sieviete atkal bija jāvar tie bērni noturēt, tas mājas lauks un tā tālāk. Bet vīram vai neblakus, tā lielāko dienas daļu droši vien bija šis sabiedrotais zirgs. Jā, un faktiski tas, un tādēļ arī šie zirgi piedalās, un līdz ar to zirgam ir arī spēja, piemēram, ja notiek sakārtojums, zirgu var ielikt par aizvietotāju, un zirgs ar savām kustībām, un tas ir tas, ko es mācos jau 4 gadus par zirga kustību, jo zirgam ir 26 sejas mīmikas, ja dažādas izpausmes, kā viņš izlaiž stresu, kā viņš atpūšās. Piemēram, zirgs sakārtojumā pēkšņi nostājas laukā vienā vietā un sastingst, un tad mēs mēģinām saprast, kas tas ir. Un viņš ar savu jutību parāda to, kas pietrūkst, vai tas, uz ko mēs neskatāmies, vai tas, kas ir vajadzīgs, un kas ir pats būtiskākais, kā es vienmēr rakstu saviem darbnīcas dalībniekiem. Man būs kājās 46. izmēra zābaki, jo zirgi nevērtē. Zirgam ir pilnīgi vienalga, vai man ir make-up, vai man nav make-up, kā es izskatos, vai kas. Tā ir absolūti nevērtējoša sajūta pie zirgiem, ļoti atbrīvojoša sajūta. Un tad, ja tiešām ir pārdzīvojums, zirgs jūt, un viņš nāk un dod atbalstu. Lai cik tas nejusto, neskanētu tā dīvaini, bet zirgs tiešām nāk un dod atbalstu. Zini, ko es vēl gribēju uzjautāt? Tu raksti tā, ka zirgam ir periferā redze, redz kopainu un nevis fragmentus. Un, manuprāt, daudz, kur vispār tādā arī dziedināšanas ceļā un arī ikdienā sievietes, man liekas, mēs redzam ļoti daudz tos fragmentus, un mēs varam arī ļoti emocionāli katru no tiem fragmentiem, kā teicu, tur darbs, bērns, vīrs, tur māja, vēl kaut kas tur, tajā katrā fragmentā mums tur ir vesela dzīve un emociju gamma, bet cerēs mums tā kā pazūd tā kopaina, un ka mēs, kā tu saki, mēs esam tajos fragmentos, nav tās iekšējās, kaut kas nav, bet kas nav, mēs to neredzam vai nejūtam, lai gan, droši vien, ja tā aiziet pie sevis jūtam, bet tie fragmenti vai tie mirkļi kaut kur sastinks, un arī cerēs terapijā ir bijis tā, ka dažādās metodēs, kā iet, un kaut kā sanāk bišķiņ tā kā ieciklēties kaut kādās situācijās vai iefokusēties uz kaut kādiem mirkļiem, kas ir valid, un tā kā viņi ir un tā ir, bet mēs jau dzīvojam un eksistējam daudz lielākā sistēmā, plašā laukā, kur saslēdzās daudzi faktori. Mēs nedzīvojam tajā mazajā situācijā, par ko mēs arī meklī runājam. Un sistemātiskā sakārtojuma, manuprāt, paši par sevi, un arī mini tieši par zirgiem, ka palīdz ieraudzīt to kopainu. Un kāda varbūt ir tava pieredze vai tavs viedoklis vispār, cik mums viegli vai neviegli ir redzēt to kopainu par sevi, par savu dzīvi, un kas ir tās lietas, kas var palīdzēt, un kāpēc vispār tas ir būtiski redzēt kopainu? Kopainu, tad man būtu visa sistēmiskā filozofija vispār ir par kopainu, ar to, ka es neesmu viens. Es nāku no kaut kā, es esmu jebkurā sistēmā. Mēs visi esam ļoti daudzās sistēmās, kā vispār sistēmiskie sakārtojumi angliski, franciski, tas ir constellation, un šo pašu vārdu izmanto vārdam zvaigznā. Tā, ja dogmā tūkotu, tad visur tūkotājs ierakstīt zvaigznājs. Un tad saku, bet iespējams, ka zvaigznājs ir vislielākā sistēma, kurai mēs piederam. Cilvēki iet pie astrologa. Un faktiski saka, ja cilvēks strādā ar sevi, tad šī sistēma ietekme kļūst arvien mazāk, jo mēs daudz vairāk saprotam sevi šajās sistēmās. Par to, vai es varu redzēt savu kopainu, es nē. Es domāju, ka neviens arī neredz savu kopainu. Tas ir arī par to, vai es varu pati sevi dziedināt. Nē, tāpēc, kad es neredzu savu kopainu, tāpēc vienmēr ir. Šis gudrais vārds ir refleksija, bet latviski pareizi tas būtu pārdomas. Tad, kad mēs ejam pie kāda speciālista, tad mēs iegūstam šo skatu no malas, šo kopainu lielāku. Jo es iekšā sevi esmu, tā kā man sāp, tad man sāp. Vai tā, ka man ir prieks, tad jau gan gribās parasti dalīties ar to prieku. Un tāpēc šī kopaina, viņa
ir ļoti veselīgi paskatīties, jo Hellingers šīs sistēmas pamatlicējs, un kāpēc par to kopāju, un kāpēc vispār paskatīties. Tādēļ, kad es neesmu nācis no kaut kā, un to arī pierāda epiģenētika par to, ka šīs pieredzes visas mēs pārnesam ar savām šūnām, ja? Un faktiski ir tāds labs jautājums, ja kādu brīdi man ir ļoti sakāpinātas sajūtas, ka, piemēram, es kaut ko nevaru, vai tās patiesi ir manējās, vai tās nav pārņemtās. Un to arī Hellingers, strādājot ar saviem klientiem, viņš bija psihoterapeits, viņš ļoti ilgstoši strādāja, un sistēmiskie sakārtojumi arī ir viņu atziņu sakopojums par to, ko viņš novēroja. Ja? Tas nav izdomāts, tagad darīsim tā vai šādi. Un faktiski viņš pamanīja pie saviem klientiem, kad ir ārkārtīgi spēcīgas sāsinātas sajūtas, kur objektīvi nebūtu bijusi, dzīvē nav tāda notikuma, lai cilvēkam veidot šādas sajūtas. Un, tāds viens piemērs par to, kad sieviete gaida otro bērnu, viņa zina, ka ir dēls, un viņa tajā brīdī ļoti sastrīdās ar savu partneri, aiziet no mājām un gatava šķirties. Un faktiski viņa iekrīt tādā, tādā pesimistiskā epizodē, nedēļu raud par to, ka viņai dēls būs bez tēva. Tad, pirmkārt, tas ir otrs bērns. Pirmais bērns viņai ir meita. Ja mēs tagad racionāli analizējam, ja? Tad viņa neraud, ka 2 bērni paliks bez tēva. Vispār, kāpēc paliek bez tēva? Tāpēc, ka tēvs taču joprojām ir, viņi tikai šķirās. Ja? Un te ir tas, ka iekšēji ir šī milzīgā saspringtā emocija. Un tad, ja mēs sākam skatīties plašāk, mēs skatāmies plašāk un izrādās, ka sistēmā viņas tēvs ir zaudējis savu tēvu, kad ir bijis zīdains. Un faktiski mamma tajā laikā ir viņas tēvu uzaudzinājusi viena pati. Tātad dzimtā ir sieviete ar dēlu, kur ir pārdzīvojis, ka viņas vīrs ir izsūtīts. Un dēls aug bez tēva. Un tad, kad paņem šo, ja, tad ir vieglāk paskatīties uz to, par ko tad patiesi ir mans pārdzīvojums. Ja? Un tad es neiekrītu tik dziļi iekšā. Un tas ir tas, kā strādā šis sistēmiskais princips vai paplašinātais skats, ka tu neesi tikai viens, kad ir vēl kaut kas cits ārpus tevis arī. Ja? Bet tas nenoņem atbildību no manis par manām rīcībām. Tas nav tā, viņi bija tādi, un tagad es esmu tāds. Nē, tā nav. Kas ir tās lietas, ar ko visbiežāk varbūt griežās pie tevis, vai, jo daudzreiz tā ir, ka katram praktizētājam ir kaut kādas viņa tās lielās tēmas, kurām viņš visbiežāk saskarās, un kas tavuprāt ir tās dzīves situācijas, kad sistēmiskie sakārtojumi var būt ļoti piemērota metode, varbūt tieši pat arī izmantojot zirgus? Tāds jautājums, uz kuru man gribās atbildēt visam, vai ne? Taču māc teikt, tas, kas ir visam, tas nav nekam. Tad ir ģimeņu sistēmas un ir organizācijas sistēmas, kas ir savādākas. Tur ir citi principi. Un faktiski cilvēki pie manis šobrīd nenāk tik daudz ar darba jautājumiem, jo es esmu iesākusi darboties caur tēmām. Es piedāvāju darbnīcās tēmas. Tagad man sākās arī atvērtie vakari, brīvie vakari, kur cilvēks var atnākt tikai ar savu tēmu. Un ir atšķirības. Ja es aizēju uz brīvo vakaru, es atnāku ar savu tēmu, bet ja es aizēju uz darbnīcu ar tēmu, tad ir visi, kuriem šī tēma ir interesanta un ir savādāk enerģija, savādāk dalīšanās. Faktiski šobrīd es vairāk strādāju tiešām ar individuāliem jautājumiem, ar personīgajiem jautājumiem. Tā nevis individuāliem, bet ar personīgajiem jautājumiem. Man ir grūti pateikt, es tagad smējos, tāpēc, ka es tā kā iekšēji koketēju ar sevi, vai man gribētu teikt, tā jebkuru jautājumu tūlīt uzliksim. Tas, kas nestrādā prāta un egoismu līmenī, tas noteikti nestrādā, ja? Un faktiski zirgi arī nestrādā. Tur, kur ir prāta un egoismu līmenī, tur zirgi nestrādā. Un zirgi strādā tiešām tad, kad, var teikt, dvēseli ir gatava, vai tad, kad sirds ir gatava iestrādāt.
strādāt, tad zirgs pat parāda, zirgi sakārtojumā paši visu nostrādā un paši visu parāda arī risinājumu. Un tas ir tad, kad cilvēkam tiešām ir tāda gatavība atvērties un ieskatīties savā jautājumā, bet tās tēmas šobrīd, šajā situācijā, es diezgan daudz strādāju ar tēmu par to, kā būt sievietei brīvai, ja, ar šo iekšējo brīvības sajūtu. Un kaut kur iespējams pateicoties sieviešu dzīves gaitām gadsimtiem, mēs pašas tev šobrīd uzdodam jautājumu, vai es varu būt patiesi brīva. Jo iespējams, ka tas ir vecvecmāmiņas sapnis vai iepriekš, jo, ja es iztēlojos sieviešu dzīvi pirms 100 gadiem, ja es iztēlojos, jo es tur neesmu dzīvojusi, ja? Bet faktiski, ja man ir jāmazgā veļa ar rokām, jātaisa ēst, jāpiedalās dārza darbos, lai būtu ko ēst, es iespējams sapņotu tikai par to, kad es varu iet un darīt kaut ko citu. Iepildīt sevi. Vispār ļaut sajust sev, ka man ir kādas alkas vai vēlmes kaut ko darīt citu, izņemot mājas soli. Un šobrīd, kad to dara mašīnas, ja, jo mums ir visur mašīnas, kas to dara, un roboti, mums ir iespēja to darīt, bet mēs nejūtamies, kā lai pasaka. Angliski ir tāds skaists vārds legitīm, un franciski arī, tā kā tiesīgas to darīt, ja? Un man šķiet, ka tas ir arī konferences līderu jautājums katru gadu, vai es patiešām esmu tiesīga būt gan viens, gan otrs. Ja es iekāpju līderu pozīcijā, vai es tiešām esmu tiesīga sevi saukt vēl par sievieti, tas, man liekas, nāk no šī vēsturiskā aspekta. Un tad lēnām visu var notērīt. Bet faktiski šī iekšējā brīvība no sistēmiskā viedokļa, tas būtu par to, ka es esmu savā vietā. Un mēs ļoti bieži, mēs praktiski neesam savā vietās, mēs neskatāmies savas dzīves virzienā, mēs esam ļoti lojāli tam, kas ir bijis pirms tam, un ļoti lojāli saviem vecākiem. Un tad, kad mēs to ieraugam un lēnām pieņemam un sevī līdz ar to iekļaujam un atveram visas daļas, mēs arī jūtamies brīvāki un sajusties tiesīgi darīt. Sistēmiskajos sakārtojumos man ir bijušas tādas pieredzes, kad varbūt tādā klasiskā terapijā, jo tas ir tāds soli pa solim tu ej, un tu briesti uz kaut ko, bet sistēmiskajos sakārtojumos ir bijušas pieredzes, kur atnāk ar pieprasījumu un ir kaut kāda varbūt gaida vai ekspektācija, kas būs tas nākamais, bet lauks parāda pavisam kaut ko citu, un tas ir tā liela atklāsme tam cilvēkam tanī mirklī. Kā tu saki arī, ka nāk pārsvarā jau tie, kas ir gatavi, vai ir tā arī, ka cilvēkiem ir ļoti grūti pieņemt to, ko viņi ierauga, vai tomēr tavā gadījumā pārsvarā jau, kad atnāk, viņi kaut kur jau sevis dziļākā būtībā jau zinu, kas tur apakšā sēž. Jā, es tagad domāju, kā tev atbildēt. Mēs neviens nezinām, es arī nezinu, kas tur apakšā sēž. Jā, tā ir šīs metodes specifika. Hellingers saka, ļauties laukam, ļauties faktiski, tā ir tāda mācība uz to ļaušanos. Ja? Bet man patīk, šovasar es biju pie Stefana Hausners, regulāri pie viņa mācos, un tad, kā viņš saka, šobrīd viņš saka, ka sistēmiskais sakārtojums ir risinājums par jaunu kustību. Un es ļoti daudz skatos tiešām uz šo ķermenisko kustību, ko ķermenis parāda, jo mūsu ķermenis ir gudrāks par prātu, lai kā prātam nešķistu, ja? Un reizēm sakārtojums arī beidzās vienkārši ar to, kad atļaut cilvēkam izstaigāt lauku un atrast sev labāko vietu un ierādīt, kas tas ir priekš manis. Ja? Protams, ka tur ir savi noteikumi, principi, filozofija, kuriem ir viena grupa, kur mēs gada garumā tam visam ejam cauri lēnām un uzmanīgi, ja, un pakāpeniski. Un citreiz vienkārši iedot atļauju ķermenim nostāties tur, kur ir pareizi. Ja es vienmēr esmu savā sistēmā bijis nepareizajā vietā, piemēram, starp vecākiem, aiz vecākiem, bet ne bērnu vietā. Un laikam te
būs tā sakārtojuma vadītāja profesionalitāte un sāls noķert un izvērtēt to, cik klients ir gatavs. Jo ir tā, ka jebkurš, kas strādā ar cilvēkiem, es nevaru apgalvot to, bet faktiski tāda mana iekšējā profesionālā ētika un regulāras supervīzijas, pat regulāri mācos, tas ļauj arī sajust cilvēku. Un es nesaku, ka man tas vienmēr izdodas. Klientam ir nepatīkami ieraudzīt. Man jau arī nepatīk pašai ieraudzīt, ka es domāju, ka es baltu pulku un skaisti izrādās man uz muguras tur melns pleķis. Ja? Bet tas būtiskākais ir tas, ka kamēr mēs to neredzam, tikmēr mēs dzīvojam ilūzijā. Un tad, kad mēs to pieņemam, un mēs iesākam runāt par to pleķi, ja? Tad, kad mēs to pieņemam, tad, kad es pieņemu, ka man viņš ir, tad taču vispār es varu sākt veidot mārketinga stratēģiju, balstoties uz to, hei, es esmu savādāk, ka man uz muguras ir pleķis. Ja? Un tas atbrīvo. Un tā pašā laikā man jāsaka, ka sistēmiskais sakārtojums vispār, es visiem cilvēkiem iesaku iet arī terapijās. Ja? Es pati esmu gājusi un eju terapijā, un tad tāds ļoti strauji lēciens sevis sapratnē man bija tad, kad es gan gāju sistēmiskajos sakārtojumos, gan gāju terapijā. Bet tas ir mans personīgais viedoklis, ja es salīdzinu, tad es ļoti daudz terapijā runāju ar prātu, jo es sēžu un es runāju. Tur, kur es runāju, tā ir prāta darbība. Bet aiziet sakārtojumā un pēkšņi nokļūt nogurušas sievietes lomā, man ir vienkārši tāda sajūtu gamma, ko pēc tam aizēju kabinetā un saku, Klauba, manā dzīvē ir šitā, tā un vēl šitā. Izrādās, ka es esmu pārņēmusi tur to un to un to. Tas man bija ļoti, ļoti palīdzoši, jo jebkurā gadījumā tas, ko mēs ieraugam, tas prasa arī tādu verbalizāciju, pārdomas, pārunas un salikt prātā to, ko es esmu ielicis. Ja? Tam ir arī vieta. Tam ir arī vietas, starp citu, arī tagad mēs meklējam pēc darbnīcas, tas ir par sieviešu dzimtu dziedināšanu, pēc darbnīcas ir sieviešu praksa, tā kā ļaut ķermeni integrēt to jauno, ko tu esi apgūvis, iegūt, ieraudzījis, apjautis, jo ir ļoti svarīgi tas, lai es jūtos ērti, lai kaut kur šī pieredze tiek vairāk integrēta. Tā ir. Tu arī varētu pieminēt, tad mēs devām to. Varbūt tu vari ieskicēt, kas ir šobrīd tie instrumenti vai tās prakses, ko tu šobrīd tieši piedāvā cilvēkiem, kas ir pieejams, jo tu brauc arī uz Latviju, vai ne, kas ir pieejams teikt, kas ir pieejams ārzemēs, varbūt, kā tu šobrīd strādā ar cilvēkiem, ko tu piedāvā? Es regulāri braucu uz Latviju reizi 2 mēnešos. Kādreiz varbūt biežāk, bet reizi mēnesī, ne vairāk kā reizi mēnesī. Tad man ir darbnīcas, un tās visas var atrast manā mājaslapā, un ir ar zirgiem darbnīca. Un, kā es vienmēr saku, jums bail zirgiem laipni aicināt, aiziesiet prom komfortā. Tas parasti tā notiek, ja. Jo varbūt ir kaut kāds iemesls, kāpēc cilvēks slēpjas aiz bailēm. Un tad ir arī darbnīca pa tēmu un brīvais vakars, šobrīd novembra 2. puse Rīgā. Un tad, īstenībā man ir arī individuālā pauze, ko es nekad baigi nereklamēju, bet, ja cilvēks ir drosmīgs, viņš var man uzmanīt un atbraukt pie manas individuāli uz Franciju. Un, kāpēc es saku, ja drosmīgs, tāpēc, ka es vienmēr saku, tikai drosmīgie līdz maniem nonāk. Tur ir jābūt diezgan daudz uzņēmībai, kas īstenībā ir ļoti vienkārši. Ja? Atliek tikai nopirkt lidmašīnas biļeti un iekāpt lidmašīnā. Un tad ir arī retrīti. Tūlīt būs retrīts uz Portugāli, kas mums ir ekspedīcija, bet man jāsaka gan, ka tur jau ir pilns noslēdzies, un nākošā gada retrīti būs nākošā gada 2. pusē. Tad faktiski Rīgā regulāri darbnīcas Zooms, vienmēr vienojoties ar mani par laikiem, Zooms ir pieejams. Zoomā arī viss strādā, ir arī programma, ar kuru strādā. Un kā lidmašīna lido garām, ļoti reti lido lidmašīna. Arī Auda aizlido tagad. Es nedzirdēju. Kara lidmašīna Auda. Nu, lūk, tā tad klātiena Rīgā,
Zooms, pie manis var arī individuāli uz Franciju atbraukt, un retrīti. Un par retrītiem es gribu īpaši pateikt, man tā liekas baigā lieta. Tāpēc, ka tam apakšā ir stāsts, ko es esmu pati fiziski uz sevis piedzīvojusi un vēl joprojām piedzīvoju, ka ļoti daudz lietas citā valstī mēs darām savādāk nekā savā dzimtajā valstī. Un tiešām cilvēki piedzīvo tādas dziļākas atklāsmes, lielāku brīvību. Es vienmēr rūpējos arī par kultūras programmu un garšīgu gastronomiju, kas ir mans sirds aicinājums. Un kā man terapeiti noformulē, tas ir viņas noformulētais teikums, citās valstīs nav spēkā tie dzimtas līgumi, kurus es esmu parakstījusi. Un tie darbi ir tiešām ļoti jaudīgi un forši. Interesanti, ka tu tā saki, jo es to nekad nebiju dzirdējusi, bet es pati saku, ka jo man vīrs arī ir ārzemnieks, ka tiklīdz es runāju angļu valodā, man ir alter ego. Tā kā es esmu cits cilvēks, tā kā esmu daudz drošāka, brīvāka. Jā. Un tas ir baigi forši to arī izmantot tā pozitīvi, jā. Poši arī, ka tu to pieminēji, jo man liekas, ka jau sievietēs saņemties aizbraukt uz to retrītu citā valstī, tur jau ir jābūt jau labās attiecībās ar iekšējo brīvību. Manuprāt, zinot tādu latviešu sievieti, kura parasti viss tur bērni mājas, varbūt ceļojums ar ģimeni. Un kas ir tāds lielākā pievienotā vērtība? Viens ir izkāpt no tā dzimtas sistēmām, bet jā, kāpēc tieši retrīti citur? Un dažādās vietās turklāt. Tā kā es saprotu, ja tu Francijā to taisītu, varbūt tas ir ērti, bet tu taisītu pat dažādās vietās. Redzi, tās vietas visas ir manējās, izņemot Portugāli, jo es ieprecējos spāņu, franču dzimtā. Un tad Francijā pie manis, vispār tur ārkārtīgi daudz pievienotā vērtība. Nekad nelaimīgi cilvēki no manis nav aizbraukt. Jā. Bet es pati cepu un vāru. Tas man ir aicinājums, un līdz ar to ir ārkārtīgi daudz tādu kulinārijas nianšu, franču gaumē, un recepšu. Un Spānijā, tieši Valencijas apkārtnē, es viņu pazīstu jau 10 gadus, un tad, kā saka, es ievedu tajā apelsīnu birzī, paraugu to apelsīnu un aizvedu peldēties uz to vietu, un šitas ir jāierauga, un skats saulēkts ir tieši tur jāskatās, un pat bija Spānijas retrīts, un mēs atgājām uz džēza koncertu. Tas mans aicinājums vienmēr ir sajust valsti. Nevis tā kā izskriet pa objektiem, bet sajust valsti. Un Portugāla gan mums ir ekspedīcija, jo tā man ir nezināma valsts, un tad es vienkārši aicinu sev līdzi piedzīvot un atklāt. Bet jā, tā ir Francija un Spānija, iespējams. Itālija, jo tā virtuve tā man aicināt, jā. Bet var sakot, tās pievienotās vērtības ir tiešām sajust to valsti, ieraudzīt šīs virtuves visas nianses, un tas nav mazsvarīgi, ka tev pasaka, kas ir jāpagaršo, kas noteikti ir garšīgs un kas ir jāredz. Un vispār tu ļoti brīnišķīgi pateici. Viss ir pirmajā vietā izņemot es, lai es pieceltos no divāna un pateiktu, kad es aizbraucu sev, un bija ļoti interesants teikums vienreiz. Un tas nav manējais, to es noklausējos. Man taču jāaizbrauc mājās, lai viņi saprastu, kas tā bija ka bija vērtīgi man, ka es atbraucu, aizbraucu ar citiem resursiem, es esmu savādāka, Un tas vispār ir tas, laba meiteņa īpašība. Un es to ļoti lieliski saprotu, ka viss ir pirmajā vietā nekā reizēm un tad mēs domājam, kāpēc mēs izdegam, kāpēc man atkal nav spēka un paliekam dusmīgi. Un es tāpat tam visam ritenim eju cauri. Un tiešām nopirkt to biļetu un pieņemt to lēmumu, tas ir tas pirmais solis uz atļauties būt brīvai un piedzīvot to citu pukstēšanu, ja viņi ir. Tu arī saki jau, ka tagad nākamais ir
Portugāles ekspedīcija izpārdota, bet tad nākamie pasākumi ir jau uz nākamā gada otro pusi. Vai jau var pieteikties, vai ap kuru laiku varētu sākt pieteikties, jo droši vien, ka mums kā sievietēm mums arī patīk daudzais saplānot, un jau painformēt ģimeni. Impulsīvi, tūlīt. Šobrīd man ir doma par māja sākumu, kur 1.4. mājas brīvdienas pie manas Francijā, un pēc tam jūlija otra puse Francijā, un tad man domas ir tādas. Es tagad pateicu, kā tu rēģē. Jūnija beigas lavandu lauki Francijas dienvidos. Jā, ko es redzu jau Instagram bildes. Skaistā. Es tā kā noķeru ķermenī kustības, kā mani velk, Vēdra, gatavu tūlīt jau, Vienmēr var man rakstīt uzreiz, un tad ielieku, ka man jāizsūta, kad ir gatavs, bet šie retrīti nav pārāk bieži, viņi nav katru mēnesi. Tā kā, ja tiešām interesē, man ir mājaslapa, kur var rakstīt arī man gan Facebookā, gan Instagramā, gan arī mājaslapā ir pieteikšanās. Un es vispār iesaku visiem iepazīties ar šo filozofiju, vēl var paspēt pievienoties gada grupai, un tad jau vispār es esmu regulāri sasniedzama. Vēl viena lieta, ko tagad vienkārši, kamēr tu runāji par ļauties, es arī sapratu priekš manis, jo, piemēram, mēs ceļojam, man pārsvarā tomēr visu saplāno vīrs, un man ļoti patīk, bet es zinu daudzām sievietēm, viņas tur buko, lai tur ir tāda istabiņa vai tāds namiņš, un mēs iesimies tur un tur, un tad viņas dodās tādā retrītā, kur varbūt ir kaut kāds darbs, vai ne, kur viss būs garšīgi un tā, bet arī vienkārši tas ļauties, ka kāds par tevi ir parūpējies, un tu zini, ka tevi aizvedīs uz labākajām vietām, tevi iedos pagaršot garšīgāko, ka tā ļaušanās viena tāda ļoti atbrīvojoša, citreiz vienkārši palaist vaļā, un ka tu zini, ka tu esi drošībā, un tev viss būs labi, bet kāds cits ir par tevi parūpējies. Piekrītu, un tā pašā laikā citreiz kādam ir arī tas ir liels pārbaudījums, ļauties un nekontrolēt, un tas ir tikai solīts tajā virzienā ļauties. Un šitā būs tāda baigi dziļa filozofiska, bet faktiski jau kaut kur pēc 40 vai pēc 35 nāk tā kontrola, tā perfekcija, un tā visa darīšana ir baigi labā lieta karjerai, un pēc tam viņš lēnām nomāc un nav vairs tās enerģijas, un tad mēs mācāmies no tā visa tikt vaļā. Un reizēm tas cilvēkiem ir tāds pārbaudījums, jo faktiski mūsu retrīts, mēs arī pirmajā retrīta dienā liekam kopā programmu. Un kādreiz cilvēkiem tas ir grūti, ka nav precīzi zināms, tāpēc, ka ir šie iekšējie darbi un ir arī ārējā pasaule, kur tas viss jāsakombinē kopā. Bet, es uzņemos rūpi un es parūpējos un parādu un ir arī brīvais laiks, kur cilvēkam jābūt spējīgam būt, kā lai saka, ļauties būt brīvam, brīvajā laikā nepiesieties. Tā. Tad, šajos retrītos var tik daudz ko noķert priekš sevi, kas man traucē ikdienā ļauties. Un pašās beigās jau ar to, kāds ir mans enerģijas līmenis, kas aizbrauc atpakaļ, kur viņš pazūd, kas viņu noēd, kas ir tas, kas ikdienā mani noēd, bet vispār konceptuāli tas, pie kā es esmu nonākusi šobrīd, un kāpēc arī ir retrīti, un kāpēc ir ilgā grupa, nevis tikai tā vienreiz ieskriet uz nodarbību, tāpēc, ka viņas ir daudz saudzējošākas, dziļākas un labākas priekš cilvēku. Jo ieskriet tādā sveša cilvēku kolektīvā un apvērt sevi vaļā reizēm vajag, bet tādā... Jo tie retrīti darbi ir tiešām fantastiski, un cilvēki vēl piedāvām piedzīvot to, kad viņi iegūst atbalstošas attiecības uz to laiku, kas kādreiz arī ir iespējams diezgan liels pārsteigums, vai kaut kas nebijis, vai kaut kas atkal atgūts no jauna. Un arī, man liekas, dzīves esmu arī tiešām tādās labākajās apļa un lauka pieredzēs, tas lauks, tā ir vēl tāda milzīga palīdzoša enerģija un milzīgs tāds resurss, kurā būt. Un arī tādā ikdienā, kur mēs daudzreiz jūtamies tur
vienas vai ļoti daudz uz mūsu pleciem, tad mirklī kaut kā ir ļoti liels tas atbalsts, kas man liekas arī ļoti skaisti un ļoti dziedējoši citējis. Jā, jā. Un jā, es kaut kā aizgāju tagad domās par to racionālo. Es sajūtu to, ka mēs sarunā esam ļoti daudz aizvirzījušās uz sievietēm, bet tam visam ir vieta. Es vakar no rīta pamodos, domāju, paldies Dievam, ka esmu sieviete. Man liekas, ka sievietēm vispār tā kā vieglāka dzīve. Neskatoties uz visām organismu pārmaiņām, ka viņām ir vispār sievietēm dzīve, tur tāda vislaiž šādi kustās. Un es nezinu, kā ir būt vīrietim, bet taču vīrieši arī nāk ar sistēmiskiem sakārtojumiem un arī pie zirgiem. Un es varu droši pateikt, visām dāmām vīrietim arī sāp, un vīrietis arī ir cilvēks. Un es piedzīvoju ļoti daudz sistēmas, šis ģimenes sistēmas, kur ir sajukušas attiecības māte, meita, vecmāmiņa, un par to arī tūlīt būs darbnīca. Un kas ir ļoti svarīgi, ka šajās attiecībās, kas ir sajukušas, sieviešu dzimtas līnijā, ļoti bieži ir necieņa pret vīrieti, dēļ tā, kad ir zaudējumi attiecībā bijuši pret vīriešiem, jo vīrieši ir karojuši un viss kaut kas ir bijis. Ja? Un tā ir tāda ļoti būtiska lieta, tas nav tikai sievietēm, pat visā pasaulē aptuveni 20% vīrieši piedalās šāda veida darbu. Tas ir daudz, salīdzinoši ar citām praksēm. Jā. Un tad, kad ir racionāls tēmas, jo par ko man vēl ļoti patīk strādāt, ir par naudu. Un tas ir ārpēc naudu un ar kaut kādu te garīgu lietu. Ja? Bet faktiski nauda ir projekcija, uz kuru mēs ļoti daudz ko uzprojicējām un uz kuru mūsu pagātnē arī iepriekšējie ļoti daudz uzprojicējuši. Ja? Piemēram, par to, ka viņi ir netīra vai kāds, kuram ir bijis nauda, ir izslēgts. Un tad mēs neapzināti sekojam tādiem pašiem patērniem un neesam brīvā kustībā attiecībā pret naudu. Ja? Un tad tur, kur ir racionālas grupas, tur vīrieši piedalās vairāk. Ja? Tas sistēmiskie sakārtojumi ir arī par tādām racionālām lietām, arī par biznesu. Kā izveidot savu biznesu, par darba jautājumiem, par visu kaut ko, jā. Nauda droši vien arī ir viena no tām tēmām, kas tā kā laukā visu laiku aktīva. Tā kā man liekas īpaši jau arī, es nezinu, kā tas varbūt Francijā, Anglijā, kur bišķiņ savādāk tā vēsture, bet mums tie pēdējie 20-30 gadi, kad ir šis tas brīvais tirgus iespēja veidot biznesus, un tad statistika ziņo, ka mums tur ir mazākais uzņēmēji, tur jauno uzņēmēju skaits Eiropā un tam līdzīgi, bet tu jau, kā saki, tur ir ļoti dziļas arī saknes tam, kāpēc ir vai nu šī pretestība pret naudu vai pret uzņēmēju darbību. Kas ir tas, ko sistēmiskajos sakārtojumos mēs tā kā ieraugam, no kurienes mums nāk, vai arī tas var palīdzēt kaut kā to risināt, ja tad tu atkal iesaki tomēr to kombinēt ar vēl kaut kādu citu darbu terapiju? Vispār es cilvēkiem iesaku kombinēt, tāpēc, kad ir vajadzīgs arī tāds racionāls pārdomu veids. Ja? Kāds bija tās jautājums? Kaut kā aizgāt projām tagad. Ko tieši tādā naudas vai biznesa sākšanas, ko var iedot vai ko tieši šis instruments var parādīt? Vispār jebkurš sistēmiskais sakārtojums, viņu, kad izliek, tas ir vizuāli, ja? Par to, kāda ir situācija. Un mēs attiecīgi ieraugam tos cēloņus, kāpēc kaut kas nestrādā. Tad, protams, risinājums ir šī jaunā kustība. Ja mēs paņemam par biznesu un par naudu, ja? Tad, piemēram, varbūt arī sakārtojumā elements nauda, klienti, mans uzņēmums. Ja? Un tad ir ļoti interesanti, vai nauda tiešām nostājās pie klientiem. Vai es pati, piemēram, ja tas ir manējais, vai es skatos uz naudu, vai es skatos uz klientiem, vai es skatos uz uzņēmumu. Un tad mēs te varam ieraudzīt, ja, ka, piemēram, es skatos tikai uz klientiem, bet neskatos uz naudu. Ja. Un te ir tas, ko es saku, Excel tabulas var runāt vienu. Bet
tas, kāda ir tā mana šī iekšējā kustība, tas ir tas, ko es dzīvē daru. Un esmu ļoti daudz grāmatas, te Francisku un dažādiem meistariem samācījusies, un tā, nu, pat aizmirst uzvārdu, man nav arī te priekšā. Bet, sakot, Šveicē dzīvo Francisku runājuši kungs, kurš strādā tikai ar naudas darbnīcām, un man ļoti patīk viņa metode. Ja mēs runājam par sistēmiskiem sakārtojumiem, ķermeņa kustību, tad 3 kustības attiecībā pret naudu. Apgrūžu, uzkrāju un nedodu. Tā, aizmirsu arī 3. Jā, tad ņem būs rokā grāmatiņa. Varbūt kāds, kas klausās un ir bijis ar uzrakstīt. Nē, faktiski ir 3 tipi. Lūk tā, un ir 2 kustības - apgrūžu un paturu. Un tad, kad es esmu harmonijā, tad es varu gan paturēt, gan ļaut naudai aiziet. Un tad ir amerikāņu kalniņš, kas ir pārsvarā lielākā daļa cilvēku, kuri prot nopelnīt, prot sapelnīt, bet viņiem piemīt šī atgrūšanas kustība, un viņi viņu atgrūž. Un tad amerikāņu kalniņš, tāpēc, ka ik pa laikam nonāk uz nulēm, un tas ir ļoti izdedzinoši, un ar laiku rada nepārliecinātību, ka man tas nesanāks. Faktiski mēs skatāmies, no kurām šīm situācijām rodas šīs kājas apgrūst. Un tas ir tīri caur šo neapzināto, kad es neveidoju kontaktu. Un man, diemžēl, ir jāapbēdina visi, bet kaut kur tam ir ļoti liela līdzība ar attiecībām ar mammu un ar tēti. Un to vienkārši parāda šie sakārtojumi. Iespējams, es līdz galam neticu mīlestībai, jo es esmu zaudējis, un es nevaru pieņemt šo zaudējumu. Jā. Un tad es arī turpinu visu laiku. Es dabūnu, bet man nav sajūta, ka esmu tiesīgs paturēt sev, ka es esmu tiesīgs dabūt sev. Jā, un tad ir cilvēki, kuri vienkārši atgrūž, un šajā, tur, kur vienkārši atgrūž, tur, diemžēl, ietilpst arī visas profesijas, kur var maz nopelnīt. Un tā ir tāda pilnīgi neapzināta kustība, jo es aizēju studēt par skolotāju. Es kādreiz biju skolotāja, matemātikas skolotāja. Un es varu pateikt, kādēļ, un tas vispār cilvēkiem ļoti patīk šis tagad teikums. Tad es biju jauna, un vienā brīdī es sapratu tā, ja es te palikšu, man nekad nebūs naudas. Un es gadu vidū aizgāju projām. Un es aizgāju uz kazino, par krupjē strādā. Super. Pilnīgi tā kā pilns spektrs. Jā, un pēc tam es nokļuvu bankā. Un tā es sāku strādāt sakārtojumos ar naudas jautājumiem, jo es secināju, ka es visu laiku esmu strādājusi ar šo naudu. Ja? Un šie jautājumi man arī ir izaicinoši, jo es pati zinu, ka es esmu amerikāņu kalniņš. Un es tieši šajā gadā ļoti daudz strādāju pie tā, ka es atļauju sev paturēt. Jo visu laiku dzīvē, ja, tie apkurs katli, kas salūst, un tad pēkšņi tas notiek, un tas ir tāda amerikāņu kalniņa tendence. Un tā atgrūšanas tendence pati tā neapzinātākā līdz galam ir tā, ka es pat dzīvē daru visu, lai nepieskartos naudai, lai nenopelnītu, lai viņa nenāktu. Un, protams, tā, ka mēs to ieraugām, tad ir tad tā ir katra klienta paša izvēle, ko es tālāk ar to daru, kā es to sāku kustināt. Ja? Un ja mēs paskatāmies vēsturiskos laika griežņos, jo mēs visi piedaram arī naudas sistēmu. Valstī vienmēr ir nauda un naudas sistēma. Tad es esmu piedzīvojis laikam 4 naudas maiņas. Visus tos stāstus, kas pazuda, kad mainīja naudu. Jā. Es arī ļoti spilgti no vecmāmiņas atceros. Tieši nav jāga uzkrāt, jo viss tāpat paņems, jo viņi arī tieši šo bija piedzīvo. Tas arī, to es arī zemapziņā sapratu tikai tad, kad tas manī arī ir, tad, kad es sāku strādāt vispār naudu. Jā, jo iespējams es jūtos droši tikai tad, kad man nav naudas. Un tas ir saistīts vēl ar iepriekšējo paudžu jautājumiem izsūtīšanas. Jā. Tu esi slikts, ja tev ir. Tu esi slikts, ja tu pelni. Taču viss bija, kas tur par džinsu pārdošanu jāliek cietumā un viss pārējais. Ja? Un ir naivi domāt, ka es no tā esmu brīvs. Kaut kur tas viss mūsos iekšā sēž. Jā, un tāpēc man patīk arī strādāt ar visām šīm lietām un biznesa plāniņu uzliksim, caur kādiem kanāliem klientus kādus uzrunāt un visu pārējo. Un ļoti, ļoti daudz ko var ieraudzīt. Un tad, protams, jautājums, kā tālāk ar to
visu tālāk strādāt. Jā, un tu arī minēji naudas sistēmu. Es to naudas sistēmu īstenībā viņu kā vēl vienu tādu levelu var uzlikt virsū ģimenes sistēmai, jo man liekas, viņa ļoti ietekmē arī to ģimenes dinamiku. Nu, tā kā, jo es atceros no bērnības, tā kā esmu pēdējo padomju gada bērns, bet tā, nu, teiksim, 91. es sāku iet skolā. Un visi tie gadi, ja, kad nekā nebija laukos, kolhozas sabruka darba, nebija naudas, nebija. Un tāds mans bērnības fails ir, ka vecāki pārsvarā strīdās par naudu. Nu, par to, ka naudas nav un ko darīt ar to mazo naudu, kas ir. Un kāpēc, lai es to naudu atļautos sev paturēt, ja kaut kur tā nauda ir saistīta ar strīdiem, ja, kas arī bērnam rada nedrošību. Es baigi negribētu naudas sistēmu likt virsū. Varot virsū, bet viņi ir tā kā ļoti caurvīja to ģimenes sistēmu arī. Nu, tā kā, un tāpēc jebkurš tagad, kas noklausās, viņš var izdarīt sekojošu lietu. Uzrakstīt uz papīrīša naudu. Apgriezt, pat neapgriezt, vai paņemt, piemēram, man te ir krūze, es paņemu, pasaku, ka tā ir nauda. Un es varu pateikt godīgi, ka man nemaz nav tāds welcoming, tāds mīļš, laipns apskāviens, nāc, draudzēsimies. Ja? Mēs varam katrs noķert tās savas izjūtas, ja? Kur ir bailīte, uzmanība, tā kā tā. Jo šis Šveices speciālists, viņš arī saka, ka ir tāds teiciens būt ar naudu kā ar draugu. Un tad jautājums ir, ja mēs paņemam, ka nauda ir mans draugs, ja mēs viņu, tā kā, protam nopelnīt, ja, mēs viņu uzaicinām, iecinām mājās, un pēc tam uzreiz sūtam prom. Mans pirmais žests bija tā, pastumt malā. Ej, prom, netraucē. Man te būs mīlestība, man te būs taisnums, vai ne? Kur tas ir tā? Bet īstenībā, citreiz man liekas, tā nauda ienes tādu drausmīgu dzīves realitāti. Diemžēl vai par laimi, bet tas ir tāds konkrēts mērs un reizēm rīks un instruments, kas mums spiež iet un kustēties. Ja? Un tā kā es vairāk par to, kad ieraudzīt un pavērst sevi tam pretī un ļaut tam nākt un atļaut arī paturēt. Ja? Jo tas trešais tips, kas visu laiku patur vāverīte, viņai nauda vienmēr ir, bet viņai ļoti lielas bailes par to, kas būs, ja viņa nebūs. Ja? Un tas atkal var būt diezgan nomācoši. Un vispār tāds ļoti interesants stāsts ir padaloties no pieredzes. Dāma un kolēģi Francijā, viņi man stāsta par naudu, ko viņi grib nopelnīt. Viņi man stāsta, es gribu nopelnīt, viņi stāsta. Mums tad saprenāts klausīties, kā jāklausās, kas, es saku, klau, nestrādā. Nespēja noticēt. Un mēs paņēmām tēlu naudu, ko viņi grib nopelnīt. Un šajā procesa laikā šis tēls naudu, ko viņi grib nopelnīt, pārvērtās par viņas tanti, kas bija ļoti labi materiāli situēta, ļoti labi pelnīja, taču bija pāris niansītes. Viņa bija bez bērniem, viņai bija tikai karjera, un viņa bija tā kā no ģimenes izstumta, un par cik tā ir musulmaņu ticības ģimene, tad tas ir faktiski tāds ārkārtīgi liels sots, ja? Un lai cik lielu naudu es gribētu nopelnīt, neapzināti, man ir bail no tantes likteņa, ja? Un, protams, ka tā ir tehnika un vārda un viss, kas notiek, lai tā kā ieraudzītu, ka es neapzināti sekoju kaut kam citam, nevis patiesai savai vēlmei. Ja, un atgrūžu. Un, protams, viņas darbība arī bija tāda, pēc tam pats smējās, viņa klientiem neatbild 3 dienas. Tā kā viņa pilnīgi droši pagaida, kamēr klients noteikti aizies pie kādu citu vai nepiezvanīs vairāk, ja? Un tikai tad viņa klientu kontaktē. Un tāpēc, jo faktiski šī mana pieredze bankā, kad es strādāju, tad tas arī ļoti interesanti, lai kāda būtu bijuši biznesa plāni, viņi nekad nav piepildījušies. Es varu pateikt godīgi, nevienam uzņēmumam biznesa plānu, kas redzēja, neviens nepiepildījās. Protams, ka ir ārējie faktori, un mēs šie tipari ir būvēti ar prātu. Ja? Un tad es ar prātu būvēju, ka es gribu, un, protams, ka es ar prātu būvēju, ka es gribu. Bet iekšēji ir kaut kādas bailes, kas neļauj, un to var ļoti labi ieraudzīt un
un uzķert, jā. Un to Tad arī ir jautājums, kad būs Rīgā nākamais sakārtojums par naudu? Par naudu būs decembrī. Pagaidām nav ielikts, bet datumi tās nedēļas piekdienas, sestdien, kas 7. 8. decembris laikam, jā, tad būs Rīgā, jā. Vēl var pieteikties? Jā, var pieteikties, ja nav izsludināts. Okay. Jā, šis būtu ļoti interesanti. Es jau zinu, man ir daudz paterni, kas ir pacēlušies, bet es domāju, ka šo klausoties, tur daudziem būs rezonance vienkārši. jā, jo mēs tajam caur tādiem praktiskiem vingrinājumiem, kas ir vingrinājumi, kas ļauj piedzīvot un gūt dažādas atziņas, ka, piemēram, mums visiem ir griezti. Tīri objektīvi mums ir. Un vienkārši veicot vingrinājumu aiziet līdz griestiem un tad pārkāp pāri un noķert ķermenī, kāda ir tur tā sajūta. Un vispār tas, ko cilvēki ļoti bieži saka par sakārtojumiem, par vingrinājumiem, par būšanu aizvietotāju lomā, ir par to, super, tagad es noķēru, kāda ir tā enerģija. Tā kā atļaut savam ķermenim gūt šo pieredzi, ja, ka var būt savādāk, ka var būt ne tikai tā, bet varbūt arī savādāk, jā. Un es tad pat padomāju, mums liekas sarunā arī pamainījās enerģija, ka mēs sakām. Jā. Un kamēr tas ir tā par mīlestību, par iekšējo brīvību, tikmēr tas ir no tā, vai ne? Un tā nauda, tas kaut kas reāli uztverams, bet no kura mēs arī reizē baidamies, ja? Un ļoti daudz vingrinājumu. Piemēram, vingrinājums ir, var teikt, piemēram, vārdus. Kā mums ir atļauts mīlēt visu. Tā. Mīlu bērnus, mīlu vīru, mīlu kafijas krūzi no rīta, mīlu lasīt grāmatas, mīlu skatīties kino, mīlu sportot, mīlu naudu. Aha, savilkās čokuriņš. Vai ne? Vai drīkst? Un ķermenis pēkšņi, kā tas ir, ja? Jo mēs taču nosodām tos, kuriem viņi patīk. Bet faktiski mēs kaut ko gribam, bet mēs atsakamies, ka mums viņi varētu patikt. Vai mums ir kaut kāda sajūta, ka mums nedrīkst viņi patikt. Jā. Un tas viss ir tikai tīri dēļ stereotipiem. Un man pasniedzējs Stefans Rogers un Izabela Konstanta, kas ir tāpēc pagriezos grāmatiņu man te priekšā. Viņam arī ļoti interesants tēmas caur sistēmisko sakārtojumu pieeja, kam es esmu radīts. Jo ļoti bieži mēs profesijas izvēlamies. Runa ir par neapzināto līmeni. Ja? Tad, kad mēs nejūtamies ērti profesijā, faktiski tad, kad mēs nejūtamies ērti un esam kaut kur iestrēguši. Un citreiz es arī nesen pamodos no rīta, es domāju, man ir tāda cīņas sajūta, es kaut ko neredzu. Es kaut ko neredzu, man šķiet, ka man visu laiku jācīnās. Ja? Vajag kaut kā savādāk uz to paskatīties, plašāk. Ja? Kur es esmu iestrēgus, kāpēc es laiku cīnos. Un tad viņiem ir brīnišķīgi šī pieeja par darba izvēli, un tad mēs arī varam visu iztēloties, ko man mamma saka, kā jāpelna nauda, kā jāstrādā, ko tētis saka, kā jāpelna nauda, kā jāstrādā, vecmāmiņas, vectētiņi, viss, ja, un gribam mēs vai negribam, tas mums kaut kur iekšā ir un mūs kaut kur vada, ja, un tas mūsdienu topiks vairāk ir par to, vai tiešām naudu var pelnīt viegli, bez smaga fiziska darba. Terapeiti ļoti skaisti pateiks, ka mūsu psihe netiek līdzi ātrajai pasaules attīstībai. Ja? Ja faktiski es arī bērnībā kolhozā strādāju, akmeņus lasīju, mums skolā bija jāiet, bieži pagas jārunā. Akmeņu kartupeļi, bietas, ābolis kaut kas, jā. Es tagad drīkst prasīt naudu par to, ka es runāju Zoomā. Nav taču. Kas te tev vai ne, tu tikai parunāji tur, kas tev? Jā, tas tikai parunāju. Jā. Es tikai parunāju, bet par to drīkst prasīt naudu, ja? Bet tev tur ir 5 diplomi un visādas izglītības. Jā, bet es jau to mīlu, to darīt, tad mīlestību naudu drīkst prasīt. Un, šādas tādas, visādas tādas lietiņas. Faktiski tā sāls ir tā, ka sakārtojumā mēs varam ieraudzīt to cēloni, vai vispār pamanīt, ka es neskatos uz naudu,
ne uz to, ko es gribu. Tas pats arī par jaungadu mērķiem. Jo šīs decembra weekends būs tiešām tāds racionālais. Reizēm man vajag arī kaut ko ļoti racionālu. Arī visi nākošā gada mērķi. Mēs varam salikt uz lauka visus mērķus, ko es gribu. Un tad jau aizvietotājs parādīs, ar ko ir patiesas kontakts un ar ko nav. Ja? Jo reizēm šie mērķi ir tā, jo tur ir tā sāls ir tajā, ka ja man nav ķermeņa kustība tad faktiski es cīnos. Tur, kur mani velk un aicina, var teikt, dvēseli iet un sirds atverās un ķermenis ar to ir kontaktā, to visu ir daudz vieglāk dzīvē piepildīt. Nekā piepildīt kaut ko, uz ko es neskatos. Jā, un man liekas, tā pašrealizācija, to es arī retrītā redzu pēdējā laikā ar pieteikumiem un jautājumiem, ir arī šobrīd tādā kopējā laukā ļoti, ļoti liela tēma, tāda ļoti aktuāla un sāpīga, jo vairāk cilvēki sāk strādāt, darboties ar sevi, jo vairāk viņi nonāk kontaktā un saprot, hei, vispār tas, ko es esmu darījis visu laiku, varbūt īstenībā tas nav man, bet ko tad tālāk, kā tālāk, un tad interesanti arī, jo forši, ka arī sistēmiski jūs var paskatīties, jo šodien pamodelēt, vai tas kaut vai tālāk, ko tu esi izdomājis, vai tiešām tas ir tavs iekšējais aicinājums, vai tas ir atkal nākamais izdomātais kaut kāds uzdevums. Jā. To visu var redzēt, un tad ir ļoti labs tavs jautājums, ka cilvēki, nevis jautājums, ko tu teici par to, ka cilvēki, kad viņi strādā ar sevi, viņi nonāk kontaktā ar sevi, un tad ir jautājums, ko darīt tālāk. Un nesen man bija viena diskusija par šo tēmu, un laikam, es varu pateikt tikai tāpēc, ka es tam esmu ļoti daudz ko tas viss, līdz kam es šobrīd esmu nonākusi, tas ir dzimis tādās ļoti lielās iekšējās šaubās. Un es gribu arī teikt tiem, kas klausīsies, mēs jau dzirdam tos cilvēkus, kuri, kad viņi nonāk publiskajā vidē, kuri jau ir ļoti daudz ko sasnieguši. Mēs uzzinām. Un tad tas viss liekas baigi ātri, ļoti veiksmīgi, bet faktiski tam apakšā ir ļoti daudz darba, šaubu un visa kā, ja? Un arī ilgs, man gribētos arī vēl uzsvērt laiks, jo daudzreiz mēs varam apņemties uz mazu mirklīti, bet tur citiem cilvēkiem tas ir 10 gadi, 20 gadi, lai viņš nonāktu tajā vietā, jo arī šī jomā es redzu, ka kas iekāpj un izkāp, jo tas nav vienkārši, vai ne? Tev droši vien arī nonāk līdz tam, ko tu dari šodien, tas nebija nevienkārši un arī ātri. Tas nebija ātri. Vispār tas viss ir tapis pateicoties cilvēkiem, kas man ir iedrošinājuši, jo man iekšēji nebija tieši šī tiesīguma sajūta. Ja? Un es varu pateikt, teiksim, Francijā mācoties ar franču kolēģiem, ļoti daudz cilvēku paceļ šo tiesīguma sajūtu, kas varbūt ir arī tāds iekšējais kvalitātes prasība un kritērijs. Un tad par to, ko darīt tālāk, tad, kad es ieraugu, jo viņš jau prasa ārkārtīgi lielu soli, ja? Jo, ja es eju katru dienu darbā un tagad es ieraugu, tas nav mans dvēseles izaicinājums, tad iedomājies, cik daudz ir soļi ir jādara, tad jāpieņem lēmums aiziet, kā tas vispār būs, jānonāk ļoti lielā nedrošībā, jānonāk ļoti lielā tādā ļaušanās plūsmā, un kur tad vēl attiecības ar naudu, ja? Jo rēķini ir jāmaksā. Un tas ir kaut kur aiziet, tā ego varbūt projām, atteikties no kaut kā, kas, dēļ kā es esmu to darījis, ja, un pavērsties citā vietā, un tas nav viegli. Es nezinu, varbūt kādam tas ir baigi viegli. Man nav tā sajūta, ka tas ir viegli, tas tā, jā, un kāpēc iekāpju un izkāpju, jo tas ir grūti. Tas ir grūti. Grūti un tā. Tas nezināmais priekšā, viņš ir tāds liels un ilgs. Tā, ka tev ir jāļaujās tam nezināmajam, ka, Jā, īstenībā es varu cilvēkiem pilnīgi godīgi pateikt, ja jūs gribat satikt savās darbnīcās laimīgu, to pasniedzēju, ja kas jums kaut ko māca, tad tam visam vajadzētu maksāt, stipri vairāk nekā, man liekas, šobrīd tiek prasīts. Es nerunāju par sevi, bet vispār tā kopēji vidēji, ja, jo šī atjaunošanās, šī mācīšanās, jo jebkurš cilvēks, kurš strādā, būtu normāli, ka viņš strādā ar sevi, kas atkal viss maksā. Ja. Un
jau nevaru nodot zināšanas, kuras man nav. Un, lai viņas iegūtu, viņas atkal ir jāmaksā. Un šis arī nav konvejera darbs, tādā izpratnē, ka tu nevari viņam nepieslēgties. Tev ir jābūt ļoti, ļoti klātesošai tajā mirklī. Jā, tas jau atkal kā katrs strādā, es nezinu. Lai labi to darītu, tev ir jābūt ļoti atvērtais. Tas gan, jā. Bet tur jau arī tās tehnikas var visas uztrenēt un pamācīties. Bet tas jau ir atkal, tas ir darbs ar sevi. Tas nav tā, es tagad izdomāju uzlikt 5 figūriņas un tagad to visu pasaku, jā. Un kaut kur jāatsakās no tā, kam es esmu kalpojis, kam es esmu bijis lojāls. Es piemēram, pastāstīju par sevi, par lojalitātes saitēm. Jo, protams, ka es supervīzore, un es arī Latvijā kā supervīzore ļoti daudz strādāju agrāk, un man teica, vienmēr ir ļoti noliedzoši pret psiholoģiju izturējies. Tāda sarkastiski jociņi, un tas vienmēr sēž darbinieks, un atkal brauc cilvēkiem smadzenes skalot, jā. Un tu jūti, kā tevī tas diņ. Un tas vienreiz teicu viņam, es saku, klausies, bet, es tā kā, būtu forši, ja tu man pateikt, ka, es to varu darīt, un ka man sanāks, un tā. Un viņš man saka, bet ja tu gribi, tev noteikti sanāks. Un liekas, viss kārtībā. Bet man iekšēji noticēt, kad es esmu palaista, ļoti grūti, un faktiski jau arī sakārtojumos stāsts jau nav par viņiem. Stāsts ir par to, ko es esmu uz tā fona saradījis, lai nebūtu iekšēji brīvs, jo man jau gribās būt tajā lojalitātē un tikt pieņemtai. Un Hellingers teica tādu ļoti īsu teikums, kur vienmēr, kas lasu, man gribās vienkārši, faktiski pastāv vai vaina vai nevainīgs, jo tiklīdz kā tu dari kaut ko, kas ir, tā kā neierasti tavai sistēmai, tā potenciāli tev vainas sajūta ir klāt, ja. Tā. Nevis potenciāli, bet droši vien tā kā daudz un no visām pusēm. Un tiklīdz kā tu dari to, kas sistēmā ir, tā kā pieņemts, ja. Tu esi bezvainīgs, tu esi drošībā, tu esi pieņemts, tu piederi, un viss ir kārtībā. Un tāpēc ir tā, ka tas ir tāds kārtiņu lupināšana no sevis atļaut sev. Tas ir tikai par atļaušanu sev, jo es neesmu piedzīvojis nevienu sakārtojumu, kur kādi vecāki vai vecvecāki vai kas cits, piederīgie iet fozā un teiktu, es gribu, lai tev ir slikti, bet tikai turpini nest mājās kartupeļus. Jā. Ļoti bieži tas ir kaut kas, ko mēs esam paņēmuši neapzināti. Un dažreiz jau arī tās situācijas, viņas ir varbūt diezgan pat neitrālas, bet mēs kaut kā nolasam kaut ko. Un vienkārši es arī māsu daudz skatoties atpakaļ no kaut kādām situācijām, mēs esam paņēmuši katra pilnīgi kaut ko savu, lai gan mēs bijām ļoti tuvu vecumā, un mēs bijām abas klātesošas. Man tur ir savs storijas, kas tur notika. Viņai savas, un pilnīgi viņi mēs tā kā divos notikumos dažādos laikos būtu bijušas. Jā, jo katrs mēs redzam savādāk, jo sākums jau ir, tas ir, kāpēc vispār es aicinu cilvēkus uz to garo grupu iepazīt filozofiju, tāpēc, ka mēs aizjām uz vienu darbnīcu, mums šķiet, ka tāda baigā mistika. Ņēma, pārbīdīja, uzspēlēja šaku, un tagad visi laimīgi. Ja? Bet tam apakšā ir ļoti dziļi filozofija un principi. Un tad katram ir sava vieta. Un tad, kad es piedzimstu otrā, tad es visu redzu no šīs otrās vietas. Un tas, kurš ir piedzimis pirmais, viņš redz no šīs pirmās vietas. Protams, ka mēs arī piedzimstot nepiedzīvojam savus vecākus vienādi. Otrajam piedzimstot, viņš jau piedzīvo savus vecākus, kuriem jau ir pieredze ar bērnu. Jā, man liekas, Adleram ir vesela teorija par pirmiem, otrajiem, trešajiem dvīņiem un vienīgajiem bērniem, kur diezgan daudz ir šīs iezīmes par to, kā vispār jūt un piedzīvo ģimeni un dzīvi pirmie un otrie un tā tālāk. Jā, man ir vēl viena viltīga grāmatiņa, kur vispār ir stāsts par to, kuriem bērniem pēc kārtas labāk precēties ar kuru. Tas ir, piemēram, vienīgais bērns, kas ir ģimenē, viņam ir diezgan grūti laulībā ar jaunāko bērnu no daudz bērnu ģimenes.
Jā, tāpēc, ka tas jaunākais no daudz bērnu ģimenes nesaprot, par ko vispār stāsts ar vienīgajiem bērnam. Ja? Un, piemēram, ka vienīgais bērns, viņš nepiedzīvo, ko nozīmē mamma un tētis, bet nevis tādā izpratnē attiecībā pret sevi, jo viņam ir mamma un tētis. Viņš no malas nepiedzīvo, latviski būtu vecākošanos vai to vecāku lomu 24 pret 24 ar citu bērnu. Ja? Un tad tā interesanti, ka tikai vidējais bērns ir spējīgs ļoti labi būt laulībā ar vienīgo bērnu. Tāpēc, ka vidējam bērnam tur atkal tas, ka viņš tur pa vidu visam, ja, un tā. Bet tas stāsts ir par vietu un par kārtību, un izejot no tā, mēs katrs arī piedzīvojam, un vispār sistēmiskie sakārtojumi ir fantastiski arī par māsu un brāļu strīdiem, un kādēļ viņi rodās. Ja? Un, protams, ka tas globālais secinājums vienmēr ir, ja es neesmu savā vietā, tad man ir slikti. Un tad man citreiz cilvēki saka, tā nevar atnākt un uzlikt. Uzliku šahu, izspēlēju, un tagad viss ir kārtībā. Nu, tā tas nenotiek, tāpēc, kad mēs jau visi esam sīpoliņi, un faktiski mēs sākam ar to, kas man traucē. Un tad mēs aizējam līdz tā situācijai, kas ir šis cēlonis, kas ir bijis traucējoši, un kā man tajā būt. Jā, es nezinu, tas laikam tā, jā. Es ienācu prātā doma, ka es pārlecu uz kaut ko citu, ja es tālāk kaut ko saku. Nē, viss kārtībā. Mums droši vien arī būtu lēnām jānoslēdz saruna, bet zinu, kā es tev arī pirms tam minēju, uztaisam tādu mazo apkopojumu. Tā tad ir gada programma, viņai var pieteikties šobrīd, vai tur ir? Ir gada programma. Mums 24. oktobrī Zoomā būs otrā nodarbība. Pirmā mums bija, bet šobrīd es esmu atvērta, ka es ātri apstāstu pirmās nodarbības saturu. Ja? Un tur mēs tiešām ejam cauri visai filozofijai, visai šai kārtībai, noteikumiem, mīlestības plūsmai, principiem, vietai, attiecības. Vispār ir vesels bloks, kur ir vesels stāsts par to, kā būt veiksmīgiem attiecībās, kā izveidot. Jā, starp citu, mēs citreiz arī brīvus vīriešus neredzam tikai dēļ šīs lojalitātes un dēļ kaut kā. Vienkārši vispār mēs neredzam, ja. Ja mēs kaut ko neredzam, tad ir kāds iemesls, kādēļ mēs kaut ko neredzam. Un tā. Un, jā, tā ir garā grupa. Tad novembra beigās būs, kas šobrīd ir mans tāds, tiešām man sirds ir pie tieši par šī sieviešu iekšējā brīvība. Par dzimtas līniju atļaut sev būt, ja? Tādā ziņā atļaut sev būt kā meitai, piedzīvot to, ka visas sieviešu dzimta man ir atbalstoša un es tieku pieņemta tāda, kāda es esmu. Un tad atkal ir tavs stāsts, kādēļ tas nav bijis, un tam visam ir vieta. Ja? Un, protams, arī vai šīs sievietes redz vīrieti, jo citreiz es neredzu, tāpēc, ka viņas iepriekšējās nav varējušas redzēt. Un zirgi, 24. novembrī zirgi, jā, un zirgi ir viennozīmīgi ļoti jaudīgi gan ar kontaktu, gan ar emocionālo atvērtību. Jā, un piekdienas vakarā, 22. novembra vakarā ir brīvais vakars, kur vienkārši var nākt ar savu tēmu, var atnākt kaut vai iepazīties ar mani un piedzīvot, kas tas ir. Nav nekam pretī. Aicināti visu gaidīt. Un tad decembrī būšu Rīgā, un tad retrīti jau būs tālāk. Mājaslapā var sekot informācijai, mājaslapā var pieteikties, un manos profilos var redzēt mājaslapu, jo saucās Signs Constellation. Tautisks. Jā, man ir savi plāniņi. Un tur var pieteikties arī gan man, starp citu, ir tāds formulējums iepazīsimies, 20 minūšu sarunas ar mani var iepazīties, un arī, protams, individuālās konsultācijas. Un taču es aicinu saņemties un atbraukt pie manis uz Normandiju arī individuāli, jo arī individuāli var sarunāt darbiņu, stāvlī pastrādāt, zirdziņus paķemmēt, sajust visu. Normandija ir ļoti skaista un ļoti garšīga. Ļoti garšīga. Vislabākais krējums, sviestiņš un viss pārējais ir tieši.
Viss te ir austeres, mēs ejam uz tirgu un tirdziņās kaut ko iepērkam. Un es meklēju labākos veikals, kuros ir viss garšīgākais. Es varu kārdināt līdz pat vakaram. Bet tiešām ir forši, jā. Man ir ļoti liela māja, un mums mājām vienmēr ir vieta. Ciemiņā. Jā, un nākamais retrīts atvērtais ir maija sākums. Zinu, ka daudz plāno, jā, varbūt jau kādai ieinteresē, un droši vien jau uzrakstīt tev pat, ja nav atvērta vēl pieteikšanās. Nav atvērta pieteikšanās, noteikti vienmēr var rakstīt, tad es ielieku sarakstā un nosūtu tik līdz kā ir gatava informācija. Bet faktiski par šiem iepriekšējiem retrītiem var arī atrast, par iepriekšējiem notikumiem var atrast retrītu aprakstiem, var atrast gan cenas, gan kā tas notiek, gan vispārējais. Praktisko pusi, tā kā visiem iet forši. Paldies tev, Miš, ka tu atnāci. Mēs tagad nobraucām pa perimetru no brīvības, mīlestības, naudas līdz māsām, brāļiem. Un īstenībā jau tas viss arī ir mūsu dzīve, ikdiena, un viena lieta ietekmē citu. Un man personīgi, pirmoreiz, kad es biju uz šiem sakārtojumiem, man bija ļoti liela tāda wow sajūta. Bet pēc tam vairāk arī dzirdot, arī, kas ir gājuši, kas ir ilgāk mācījušies, tā tiešām ļoti tāda transformējoša. Un jā, ir tā, sākumā varbūt ir tā nedaudz maģiskā sajūta par lauku, bet tie, kas arī ļoti racionāli, man liekas, jau mūsdienu jaunā zinātnē arī ļoti daudz skaidro šo lauku un kāpēc mēs to informāciju saņemam un varam nodot, nolasīt. Kādu dienu jau būs skaidrs, ka tur vispār nav nekādas maģijas. Mēs vienkārši to varam. Tur ir skaidrojumi. Ir tiešām skaidrojumi. 3 skaidrojumi - ķermeņa biomehānika, kvantu fizika un elektromagnētiskās frekvences. Bet tā kā šito es jums nevaru zinātniski pamatot, tad es arī to nepamatoju. Ja? Bet ir grāmatas. Tie, kam grib, var palasīt, jā. Kāpēc tas strādā? Un sistēmiskos sakārtojumos var manifestēt viennozīmīgi, jo var ieraudzīt, vai ir jēga vai nav jēga. Viņi ir viennozīmīgi transformējoši, jo transformācija ir no realitātes uz vēlamo, un tas uzreiz ir vienā sakārtojumā ieraugāms. Ja? Un tas manifestē to, ko mēs patiešām gribam, nevis to, ko mēs esam izdomājuši. Kā mēs varam manifestēt arī to, ko mēs esam izdomājuši. Mēs jau varam manifestēt. Manifestēt mēs varam tikai to, ko mēs esam izdomājuši, jo tas ir prātā. Bet sakārtomā ir iespējams redzēt, vai es esmu patiesi brīvs un pieejams tam, ko es vēlos. Un es gribu teikt, ka visa šī mūsu saruna bija brīvība. Viņa bija plūstoša. Nebija ierobežoša. Ļoti sievišķīga. Tā visur pabijā. Ļoti forši. Paldies. Un arī, kā tu teici, arī šī ir kungiem ļoti draudzīga un arī tāda, kā lai saka, iemīļota metode. Tā kā kur var arī tādas nauda, biznesa, kaut kāda attīstība plāni parasināt. Un tad naudas sakārtojums Rīgā 7. 8. decembrī, vai ne? Jā. Un jaunā gada plāni arī tur būs kaut kādā... Jā, arī. Tur būs 2 darbnīcas, visticamāk, vai pat 3. Bet tas weekends 7, 8, tas tiešām būs par racionālo, tas būs par potenciālo, par plāniem, par mērķiem, jo tūlīt jau būs 2025. gads. Lai mēs neplānojam tā, lai nepiepildās. Lai ir forši. Jā, lai paņem to naudiņu atpakaļ, ne tikai grūž prom. Kā viņus... Paturēt tev. Būt draugos. Jā, būt draugos. Paldies tev, Sniedze Mīš. Bija ļoti forši, ļoti silti un interesanti. Un kā jau vienmēr mēs sarunu arī ierakstīsim, uzliksim YouTube, 1 vai 2 laikā būs pieejamas sarunas ieraksts gan YouTube, mūsu mājaslapā, Facebookā. Un, ja kādam varbūt liekas, ka šī saruna bija jādzird, bet jūs ziniet, ka neklausījās, tad arī tas YouTube links būs pēc tam ērtāk padalīties tur partnerim, māsai, mammai, draugam, draudzenei. Un paldies tev, Mīš, ka atnāci. Un ļoti forši, ka tu arī daudz dalījies un arī ar savu personīgo pieredzi,
kas, man liekas, ļoti uzreiz ļauj arī sajust tevi labi. Jā, paldies tev, Mīša, un visiem, kas klausījās un klausīsies turpmāk, jo lielākā daļa klausās pēc tam. Un, ja jums vēl kādi jautājumi, tad droši variet rakstīt sniedzēji arī pēc tam individuāli. Paldies! Un lai visiem brīnišķīga diena! Lai skaista diena! Paldies! Atā! Paldies tev! Atā!